jaunais gads, tad es vēlos kaut ko mainīt savā dzīvē. Daži saka, ka neko negribas mainīt. Ir tik labi, ir tik brīnišķīgi, gribas tā vien tikai turpināt. Arī labi, apsveicu jūs. Un tomēr daudzi cilvēki sajūt tādu vēlmi sakārtot lietas, apkārtni, attiecības, varbūt arī pašiem sevi. Sievietes droši vien iegādājas kādus žurnālus un skatās par frizūras, matu krāsas, kādas varbūt pamainīt, kādu jaunu somiņu vai vēl kaut ko. Vīrieši pārskata automašīnu modeļus, nopūšās. Un cer, ka krīze varbūt kādreiz beigsies. Jā, jaunais gads vienmēr nāk ar cerībām. Bet vai jūs atceraties, kā iesākās 2011. gads? Kādas bija jūsu cerības, kādas bija jūsu apņemšanās? Vai tās ir piepildījušās? Daži māja apņēmīgi ar galvu, jā. Daži ir ļoti domīgi. Un saka, šis jautājums ir nopietni jāpārdomā un jāizanalizē. Kāda ir pasaule šodien un pirms gada? Vai pasaule ir labākā? Neredzu lielu sajūsmu jūsu sejās. Vai pasaule ir drošākā? Neredzu arī sajūsmu un apstiprinājumu šai tēzē. Vai pasaule ir sakārtotāka? Kā pirms gada? Daži saka, nē. Bet kur tad palika tās cerības, kas bija pirms gada? Es gribu teikt, viss rīt savu gaitu. Kādi esam mēs šodien? Un tomēr mums ir vajadzīga cerība. Bez cerības cilvēks nav spējīgs dzīvot. Bez cerības slimnieks nevar atveseļoties. Bez cerības zemnieks nevar bērt graudus zemē. Bez cerības mums pārņem izmisums. Pirms dažām dienām man bija saruna ar kādu cilvēku, un es sacīju, pie šī jautājuma mēs varētu atgriezties pēc kāda pusgada kaut kur vasarā. Viņš teica, vai, pēc pusgada. Viņš teica, mēs taču nezinām, kas būs pēc nedēļas šajā pasaulē. Kur nu vēl pēc pusgada? Jā, patiešām cilvēki uzdod šo jautājumu. Vai Eiropas Savienība vēl pastāvēs pēc pusgada? Un kad mēs brauksim kaut kur uz Eiropu, kādu naudu mums vajadzēs ņemt līdzi? Vai eiro vēl derēs? Reizēm jau rodās jautājums, kas tad pārvalda šo pasauli? Ja viņa šķiet kļūst aizvien haotiskāka, neprognozējamāka, un, kā saka daži zinātnieki, arī nekontrolējami. Varbūt jūs pamanījāt, pirms kādu laiku parādījās informācija, ka ja tuvākajos 5 gados, pat ne, jāsaka tā, ja tuvākā gada laikā nenotiks ļoti radikāls pārmaiņas cilvēku attieksmē pret dabu, tad tuvāko 5 gadu laikā sekas būs tik neatgriezenisks, kad tādu tsunami kā Japānā un viesuļvētras kā plosās dažos zemes reģionos, tāda būs uz visas mūsu planētas. Ko mēs spējam šajā lietā darīt? Un neskatoties uz to, ka šķiet nekas nemainās uz labo pusi, visos šajos jautājumos ir vēl kāds skatījums, vēl kāds redzējums. Šķiet, ka cilvēki, raugoties uz materiālām un politiskajām lietām, ir aizmirsuši kādu svarīgu dimensiju. Vai jūs zināt, kas tā ir par dimensiju? Garīga dimensija. Kad cilvēki piedzīvoja grēkā krišanu savas izvēles dēļ, viņi pazaudēja kaut ko būtisku. Viņi pazaudēja šo garīgo dimensiju un arī šo fizisko dimensiju, jo pēkšņi atskāt, ka viņi ir kāji. Viņi ir kaut ko pazaudējuši. Viņi bija pazaudējuši harmoniju attiecībās ar Dievu un arī savstarpējās attiecībās.
Un šeit, mīļie draugi, būtu vietā jautājums, kādas ir manas attiecības ar Dievu? Jums kāds uzdod kādreiz šādu jautājumu? Kādas ir tavas attiecības ar Dievu? Parasti šodien ir tāda standarta atbilde, ir ok. Ko tas nozīmē? Nejaucies lūdzu manās darīšanās. Kāds cilvēks man tā arī teica. Nu, manas attiecības ar Dievu, tās ir manas attiecības. Un nevienam gar to nav dārts. Jā, protams, tās ir mūsu personīgās attiecības. Dziļi personīgas attiecības. Dievs tās ir salīdzinājis ar attiecībām, kādas ir laulībā vīram un sievai, kad viņi ir viens. Ir vēl kāds svarīgs jautājums. Vai jūs zināt, kāds ir Dieva plāns jūsu dzīvē, vai tavai dzīvē, vai manai dzīvē? Es domāju, šeit katra cilvēka savu dzīvi. Un ja jā, vai mēs esam pateicīgi Dievam par šo plānu? Kāds ir Dieva plāns šai pasaulē? Kur mēs varam rast atbildes uz šiem jautājumiem? Ja mēs pievēršamies Bībelei kā Dieva vārdam, tad Bībelē uzmanība tiek pievērsta Dieva pielūgsmē un Dieva plānam grēka problēmas atrisināšanai. Ja mēs nespējam atrast risinājumu tām krīzēm, pie kurām mēs esam pieraduši, tad jāsaka, ka vislielākās krīzes, ja grēka krīzes atrisinājums ir. Un šis atrisinājums ir Jēzus Kristus. Daniela grāmatā 2. nodaļā, vecajā derībā, mēs varam lasīt stāstu par kādu varenu ķēniņu, kurš bija tā laika varenākais ķēniņš, Nebukadnecars. Un viņš redzēja kādu noslēpumainu sapni. Un neviens šo sapni nespēja izskaidrot. Viņš pat nespēja atcerēties šo sapni. Protams, ka neviens arī viņam nevarēja izstāstīt šo sapni. Bet Daniels, Dieva kalps, kurš pielūdza dzīvo un vareno Dievu, viņš lūdza Dievam un Dievs viņam deva. Ko Dievs viņam deva? Gan atklāsmi par šo sapni, kā šis sapnis bija, un arī šī sapni izskaidroja, jo sapnis bija pravietisks. Un tad, kad viņš tika aizvests pie ķēniņa, tad Daniels sacīja ķēniņam: noslēpumu, ko ķēniņš grib zināt, viņam nevar atklāt ne gudrie, ne vārdotāji, ne zvaigžņu vērotāji, ne zīlnieki vai pareļi. Un šeit jāpiebilst, ka tajos laikos bija cilvēki, kuri ar to nodarbojās. Tas bija viņu amats. Izskaidrot sapņus, atklāt noslēpumus. Bet šeit Daniels saka: nē, ķēniņ, noslēpumu, ko tu gribi zināt, nevar tev palīdzēt atklāt šie cilvēki. Bet ir Dievs debesīs, kurš atklāja noslēpumus. Un tas ir ķēniņam Nebukadnecaram darījis zinām, kas notiks laiku beigās. Vai jums ir, mīļie draugi, priekšstats? Ja mēs Bībelē lasām vārdus laiku beigās, uz kādu laiku posmu tas attiecās? Laiku beigas. Beigu laiks, varam arī otrādi lasīt. Kas tas ir par laiku? Šīs pasaules noslēpums. Paldies! Ļoti korekti atbildi. Ja mēs iedziļināmies laika tēmā Bībelē, tad mēs redzam, kaut vai Atklāsmes grāmatas 6. nodaļā. Tur ir 7 zīmogi. 7. zīmogs ir Jēzus Kristus otrā atnākšana, kad šo zīmogu atver. 6. zīmogs, kad šo zīmogu atver, būtībā ir garīgā atmoda pasaulē un tā ir sekojošie notikumi, kuri ir norisinājušies pēdējos pāris gadsimtos. Līdz ar to mēs varam teikt, ka laiks pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas ir beigu laiks. Tas ir laiks starp šo garīgo atmodu, kur iesākās pirms pāris gadsimtiem, un laiks starp šo pasaules vēstures varenāko notikumu. Un tālāk Daniels 29. pants, 2. nodaļā Daniela grāmatā. Tevāk ķēniņi gultā guļot nāca galvā domas, kas notiks nākotnē. Un tas, kas atklāja noslēpumus, tev parādīja, kas notiks. Man ļoti patīk šis teksts.
ķēniņš domā par nākotni, un tas, kurš atklāja noslēpums tam, kuram nav robežu un laika ierobežojumu, viņš atklāja vienam pagānu ķēniņam to, kas notiks laika beigās. Kā jums patīk? Es teikšu varētu. Patiešām ļoti iespaidīgi. Tikai kāda problēma. Ķēniņš nespēja to izprast, nespēja izskaidrot, un līdz ar to šeit atklāsmē nav nekādas jēgas un nozīmes. Bet kā jau sacīja Dāniels, ir Dievs debesīs, kuram ir cilvēki virs zemes, kuriem viņš atklāja šos noslēpumus. Un šī atklāsme nenāca šim ķēniņam, bet nāca Dieva vīram Dānielam, viņa pravietim. Un Dāniels tad stāsta ķēniņam, 34. pāns. Tev ar visu uzmanību tēlā noraugoties, pēkšņi no kalna bez kādas cilvēku roka palīdzības atraisījās akmens un gāzās leju. Un tas ķēra tēla dzels un māra kājas un sašķaidītās. Šeit jāpiezīmē, ka ķēniņš sapnī redzēja lielu varenu tēlu. Līdzīgi tam, ko viņš bija uzcēlis Dūras tīrumā, kur viņš organizēja šī tēla pielūgsmi, jeb jaunu reliģijas novirzienu. Tikai šis tēls bija mazliet dīvaināks. Ja ķēniņš bija uzcēlis tēlu no tīra zelta, tad šeit šis tēls bija ar zelta galvu, sudraba krūtīm, bronzas vidusdaļu un dzelzs kājām. Un kas tais kājās tāds interesants bija, jūs atceraties? Jo tuvāk zemē, jo vairāk māla pieejama. Liktos, ka vajadzētu tur betonam būt vismaz. Kur nu māls? Un šeit arī tālāk mēs lasām, kad šis akmens ķēra tieši šī tēla dzels un māla kājas un tās sašķīda. Kas notiek, ja tēlam sašķēra kājas tādā? Lielam tēlam. Sabrūk, jā. Patiešām viņš sabrūk. Un lasīsim 35. pantu. Līdz ar to sašķīda smalkās druskās arī tēla varas, sudraba un zelta daļas. Tās izputēja kā pelavas vasaraus klonu vējš tās aiznes, tā ka no tā nekas vairs nepalika. Bet akmens, kas satriec tēlu, kļuva par lielu kalnu, kas piepildīja visu zemi. Šis stāsts ir ļoti interesants. Kā jau mēs minējām, šis stāsts ir par laiku beigām, ja beigu laiku, ja par to laiku, kurš ir pirms Kristus otrās atnākšanas, ja par laiku pirms apokalipses, kā mēs sacīt. Un šobrīd mēs varam vērot daudzus dažādus filmas, inscenējumus, prognozes tieši par apokalipses notikumiem. Un kā jūs redzat, jau daudzus gadsimtus iepriekš, jau pirms Kristus dzimšanas, Dievs pravietim Dānielam un arī šim pagānu ķēniņam deva šo apokalipses vīziju. Un interesanti, ka akmens, kurš satriec, kļūst par pašu svarīgāko šajā skatā. Ne šis tēls ar šīm dzels un vara, sudraba un zelta daļām. Savukārt 2. nodaļas 41. pantā Dāniels saka ķēniņam, tu redzēji, ka tēlam bija kājas un kāju pirksti pa daļai no māla, pa daļai no dzels, un tas norāda uz to, ka šī valsts būs savā būtībā nevienāda veidojuma valsts. Tas norāda, ka šī valsts būs pa daļai stipra, bet pa daļai tomēr tieksies arī sadara. Un pirms dažām nedēļām kāds cilvēks man jautāja, kā tu domā, vai šie vārdi Dāniela grāmatā neatiecās arī uz Eiropas Savienību? Paskaties, kādi tur miljārdi grozās. Miljārdi turp, 100 miljārdi. Nieks. Un tajā pašā laikā vājums, nespēja pieņemt lēmumus. Vēlme glābt sevi. Nerēķināšanās ar citiem. Pa daļai stipra, un tomēr pa daļai tieksies arī savu. 44. pants saka Dāniels, bet šo ķēniņu laikā Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrautu mūžīgi, un kuras vara nepāries ne uz vienu citu valsti. Vai atceraties laiku, kad Latvija pievienojās Eiropas Savienībai? Kad
kādas rožainas izredzes. Sapni. Un dažiem jāsaka, šie sapni sāk piepildīties. Tiešām. Bija labi laiki, īsi brīdi. Un arī šis Dāniela pravietojums, kurš šeit ir atklāts, izskaidroja ķēniņa sapni. Mēs redzam, ka arī šeit šī savienība vienkārši nevar būt ilgstoša. Jo māls ar dzelzi, kas tur labs var sanākt? Nekas. Tas ir skaidrs jau no viscenākiem laikiem. Bet taču svarīgākais ir rezultāts, kāds seko šai atklāsmēm šim sapnim. Ķēniņš Nebukadnecars sāka pielūgt dzīvo Dievu. Un tas ir ļoti svarīgi. Tajā laikā Babilonā bija 100 dievi. 350 galveno dievību. Galveno dievību. Cik šodien Indijā, hinduismā ir dievība? Neviens īsti nezina. Runa varētu būt vairāk kā 8 miljoni. Un kas notiek? Ķēniņš Nebukadnecars atstāja visas šos dievību simtus un pievēršas vienam dievam, dzīvam dievam. Dievam, kurš atklāja nākotni. Un jautājums ir par Dievu pielūgs. Čūska teica Ādamam un Ievai, jūs paši būsiet kā Dievs. Ko nozīmē šie vārdi? Jums nebūs jāpielūdz Dievs. Jums nebūs jāzemojas viņa priekšā, jūs paši būsiet kā Dievs. Jūs varēsiet citu pielūgt. Un to arī cilvēki iesāka darīt. Ja mēs palūkamies vēsturē, tad mēs redzam, ka par dieviem kļūst ķēniņi, valdnieki. Un ne tikai. Pat viņu sulāji kļūst par dievi. Atcerēsimies Ēsteres grāmatu. Hamans. Kas tad viņš bija? Ķēniņa galvenīgs. Viņš pavēloja tautu viņu pielūgt. Bet ja jūs atceraties Jēzus sarunu ar eņģeli tūkstnesī, kas bija pats Sātans, kāds bija Sātana nolūks? Likt Jēzum viņu pielūgt. Un viņš sacīja, tu zemē mezdamies mani pielūgs, es tev došu visas šīs pasaules valstis, kuras tu pašreiz redzi, kuras ir tavu acu priekšā. Tas viss būs tavs. Tev nebūs jāiet tālāk šo moku un pazemošanas ceļu. Un Jēzus sacīja, atkāpies Sātana. Tas kungs ir sacījis tev, Dievu vien būs pielūgt. Jāņa evaņģēlija 9. nodaļā ir stāsts par cilvēku, kurš bija piedzimis akls. Un kad Jēzus Kristus atvēra viņa acis un dziedināja viņa aklumu, reliģiskie vadītāji viņu nepieņēma. Pēc trešās tikšanās viņu izdzina no tempļa. Un Jēzus Kristus dzirdēja, ka viņš ir izdzīts no tempļa, viņu sameklēja un sacīja. Tas ir Jāņa evaņģēlijas 9. nodaļa 35. pāns. Vai tu tici cilvēku dēlam? Un tas jautāja, kungs, kas tas ir, lai es viņam varētu ticēt? Jēzus viņam sacīja, tu viņu esi redzējis, kas ar tevi runā, tas viņš ir. Un šis cilvēks sacīja, es ticu, kungs, un to pielūdzu. Pielūgst, pienākas vienīgi Dievam. Kad cilvēki atskārta, kas ir Jēzus Kristus, ka viņš ir Dievs, tad viņi sāka viņu pielūgt. Kad Jānis metās pie kājām savā atklāsmē, eņģelim pie kājām, tad eņģelis sacīja, nepielūdz mani, es esmu tāds pats kalps kā pārējie. Pielūdz Dievu, pielūdz radītāju. Jāņa evaņģēlijā ir arī stāsts par samāriešu sievieti, kur dodas pusdienlaikā pie akas, lai iesmelt ūdeni. Viņai bija dibināti iemesli, lai nesatiktos ar cilvēkiem. Un viņa pamana, ka pie akas sēž kāds jūds, un lūdz viņai padzerties.
Un tā aizsākās šī saruna. Šī saruna viņu ieinteresē un pārņem. Bet tad, kad šis cilvēks vienā teikumā atklāja visu viņas dzīvi, tad viņi saka, tu esi pravietis. Un viņa vēlas mainīt sarunas tematu. Un viņa pavisam negaidīti pievēršas Dievu pielūgsmei. Tas ir Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļa 20. pants. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzalem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsiet ne šinī kalnā, ne Jeruzalemē. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Kas pielūgs tēvu garā un patiesībā. 24. pants. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Šajos dažos pantos Jēzus Kristus atklāja, ka Dieva pielūgsme nav ierobežota ar kādu konkrētu vietu. Jā, ir laiks, kad ir templis, kad visi dodās uz Jeruzalemi, uz templi pielūgt, bet Jēzus Kristus saka, nāk laiks, kad šī tempļa vairs nebūs, tur būs tikai gruveši. Nebūs vairs šīs vietas, kur pielūgt. Nebūs arī Geracima kalns pieejams. Kur tad, lai mēs pielūdzam? Jēzus Kristus saka, vieta vairs nav svarīga. Ir svarīgas divas lietas, ir divi kritēriji. Dievs ir jāpielūdz garā un patiesībā. Tā ir patiesas, īstas, dzīvas ticības būtība. Nav svarīgi kur, bet kā. Šis jautājums ir bijis svarīgs visu laikmetu cilvēkiem. Pravietis Miha, 6. nodaļa no 6. panta. Ieklausties šajos vārdos. Kā lai es tuvojos tam kungam? Vai es nometos zemē augstā Dieva priekšā? Vai lai es tuvojos viņam ar dedzināmiem upuriem, veltījot viņam gadu vecus telēnus? Vai varbūt iegūt tā kunga lapatiku ar daudziem tūkstošiem almu, ar 10 000 eļas strauju? Jeb vai man jādod par manu pārkāpumu mans pirmdzimtais, mans miesas auglis, par manas dvēseles grēkiem? Šajos jautājumos ir izmisums. Kā lai es tuvojos Dievam, kā lai es viņu pielūdzu? Vai pietiek ar to, kad es nometos ceļos viņu priekšā? Varbūt upurēt uz altāru kādus dzīvniekus, bet varbūt nozīmi upuru daudzumā. Varbūt 1000 mucu eļļu, un tad viss ir nolīdzināts. Bet varbūt mans bērns ir jāupur par maniem grēkiem. Un atbilde nāk ļoti ātri un skaidri. 8. pāns, Mikas grāmatas 6. nodaļa. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs, un ko tas kungs no tevis prasa? Proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Un citā tulkojumā, pazemīgi staigāt ar savu Dievu, būt ar Dievu kopā, būt ar viņu ikdienā, dzīvot savu dzīvi pēc Dieva plāna. Un Jēzus Kristus sacīja, Tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Kad pielūgsme kļūst par mūsu dzīvi un mūsu dzīve kļūst par pielūgsmi. 2. vēstulē Pēteris apostols 3. nodaļā 9. pantā saka, tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādu pazust, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Un Jāņa evaņģēlijas 6.44 Jēzus Kristus vārdu, neviens nevar nākt pie manis, ja viņi nevelk Tēvs, kas mani sūtīs, un es viņu celšu augšā pastarā dienā.
Šī daži teksti mums atklāja, ka glābšana nav cilvēcīgo pūļu rezultāts, bet gan līdzjūtīgā Dieva tēva rūpes par saviem pazudušajiem bērniem. Un to visskaidrāk mums atklāja Lūkas evaņģēlija 15. nodaļa. Vai jūs atceraties, par ko ir stāstīts Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā? Kurš atcerās? Jā, paldies. Par 3 pazudušajiem. Kas bija pirmais? Alus. Kas bija otrais? Grass. Un kas bija trešais? Dēls. Un šī trešā līdzība, kaut arī šīs divas arī ļoti iespaidīgas, šī trešā līdzība mums atklāja Dievu kā tēvu, kurš gaida pazudušo dēlu. Dievs ir gars, kas viņu pielūdz, tiem būs to pielūgt garā un patiesībā. Burtiski Dievs ir bezgalīga, garīga būtne, kā teicis kāds domātājs. Bezgalīga, garīga būtne. Taču arī zinātnieki devuši savu ieguldījumu. Tajā skaitā arī latviešu zinātnieki, piemēram, Artūrs Baltlaus Grinkovs, ir Dievu definējis kā transcendentu, enerģētisku un informatīvu singularitāti. Tāds grūti atpazīstams vārds savirknējums. Viņš izteicies tālāk arī konkrētāk, kā visuvarenu un visu zinošu realitāti. Bet arī tas varbūt mums neko daudz neizsaka. Bet ja mums palūkamies svešvārdu vārnīcā, tad transcendents, tas ir tāds, kas pārsniedz robežas, kas ir ārpus laika un telpas, ārpus izziņas robežām esošs, pāri pasaulē un pasaulīgajam eksistējoši. Un singularitāte, tas ir saistīts arī ar Einsteina relativitātes teoriju, atkal ārpus telpa, ārpus laika, visu varens, bezgalīgs, no citiem neatkarīgs. Es esmu, kas es esmu. 89. psalmā ir sacīts, tev pieder debesis, tev pieder arī zeme, pasaule un viss, kas to piepilda, jo tu to visu esi radījis. Apostoļu darbu grāmatas 17. nodaļa, no 24. pānta varam lasīt. Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debes un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos, un viņa neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Šis ir viens no maniem mīļākajiem Bībeles tekstiem. Patiešām ir atšķirības starp Dievu un radītām būtnēm. Jebkur radīta būtne, cilvēku, eņģeli vai tās, kuras mēs pat nepazīstam. Visas radītās būtnes Dievs uztur. Dievs ir vienīgā būtne, kura pastāv pati par sevi, kurai nav vajadzīga kāda cita būtne, lai viņa varētu pastāvēt. Dievs ir vienīgā būtne, kas pastāv 3 personās – Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Un kā jau mēs sacījām un lasījām šo zinātnisko formulējumu, Dievs tā tad ir singulāra parādība, ja būtne. Tā ir neizskaidrojama. Mēs viņu nespējam līdz galam izprast, jo viņi ir šai pasaulē pārstāvoši. Tā ir cita realitāte. Un tomēr Jēzus Kristus ienāca šajā pasaulē un sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani. Vai jūs varat atcerēties tās 2 lietas, kas ir svarīgas Dieva pielūgsmē? Kas tās bija? Gars un patiesība. Paldies! To mums vajadzētu atcerēties. Jēzus Kristus saka, es esmu patiesība. Kādā citā vietā viņš mācekļiem saka, mani vārdi ir patiesība. Citādi mēs varētu teikt, Bībele, Dieva vārds, tā ir Dieva patiesības atklāsme cilvēkiem. Kāds cilvēks jaunajā derībā jautāja, kas ir patiesība? Jūs atceraties šī cilvēka vārdu? Tas ir evaņģēlija noslēgumos. Jā, paldies. Tas tiešām ir Pilāts. Kad Jēzus Kristus stāvēja viņa priekšā,
Kad apsūdzētāji apgalvoja, ka viņš sevi iecēlis par Dievu, tad Pilāts griezās pie viņa ar šo jautājumu. Kas ir patiesība? Vai jums, draugi, ir atbildi šo jautājumu? Kas ir patiesība? Vai esat par to domājuši? Viena no atbildēm būtu Jēzus Kristus ir patiesība. Otra atbilde būtu Dieva vārds ir patiesība. Un mēs būtu pareizi atbildējuši uz šo jautājumu. Definīcija patiesībai ir šāda. Patiesība ir realitātei atbilstoša objektīva atziņa, kas ļauj izdarīt pareizus secinājumus, pieņemt pareizus lēmumus un pareizi rīkoties. Patiesība ir tā, kas cilvēkus pasargā no maldiem un kļūdām. Latvijas zinātnes vēstnesis, 2003. gads. Patiesība ir realitātei atbilstoša objektīva atziņa. Kur mēs varam atrast šādu atziņu? Man pieredze rāda vienīgi Bībeli. Patiešām nav citu avotu, kuros mēs varētu smelties šo objektīvo atziņu, kura palīdz pieņemt gudrus, pareizus lēmumus, kur nebūtu jānožēlo. Jēzus Kristus saka, pielūgsme nav ierobežota telpā un laikā. Pielūgsme ir ierobežota garā un patiesībā. Mēs pat varētu teikt nevis ierobežot, bet viņa kļūst atvērta. Viņa kļūst dzīva un reāla, garā un patiesībā. Un piemērs tam ir arī atrodams Jāņa evaņģēlijā, 4. nodaļā. Šajā stāstā par samāriešu sievieti pie Jēkaba akas. Kad viņas sirds ilgas pēc šī dzīvā ūdens, pēc Dieva gara tika apmierināts, ko viņa darīja? Atceraties? Viņa devās pie tiem cilvēkiem, no kuriem viņa vairījās, un stāstīja viņiem, ka viņa ir sastapusi Mesiju. Viņa saka, man šķiet, tas ir Kristus, nāciet un redziet. Un ko darīja cilvēki? Patiešām devās un skatījās. Ja jūs atceraties 2011. gada sākumā, pirmajā pusē, kāds vīrs vārdā Harolds Kempings, atceraties šo vārdu? Ko viņš paziņoja pasaulē caur savām 60 radiostacijām? Paldies! Kāda maza balstīņa teica, ka būs maijā pasaules gals. Cilvēki viņam saziedoja $120 miljonus. Ļoti īsā laikā. Viņi saprata, gals ir klāt, naudai nav nozīmes, ņemiet. Ko viņš darīja? Caur diennakti sludināja. 21. maijā pasaules gals. Izveidoja karavānas ar automašīnām, kuras brauc cauri pilsētā. Jūs varbūt arī Rīgā esat redzējuši. Tagad es neesmu pēdējā laikā manījis, bet bija tādas automašīnas, kas vilka piekāpes, un uz piekāpiem bija tādi transparenti ar dažādām reklāmām. Kārtu mašīnu. Jā, un šādiem transparentiem viņi devās cauri katrai pilsētai, katram ciematam, lai sagatavotu cilvēkus pasaules galam. Nu tad 22. māja rītā, kas tika paziņots, atcerieties? Pārceļam uz rudeni. Gatavojamies tālāk, bet pārceļam uz rudeni. Ar ko raksturīgs 2012. gads? Tie ļaudis, kur katru dienu upurēja 10 cilvēkus, dzīviem izraujot sirdis, un pēc tam nogrūžot pa tempļa kāpnēm lejā, šiem ļaudīm izrādās ir kalendārs, kurš beidzās 2012. gadā. Un tādēļ pasaulē arī jābeidzās. Vai jūs tam ticat? Daudz cilvēku tic. Tad mums ir Dieva vārds, kurā ir skaidri un gaiši rakstīts. Dienu un stundu neviens nezina. Kā viņa dēls. Pat dēls nezina, tēvs zina, eņģeļi nezina, pārēģi nezina. Vai ticīgie zina? Nezina. Neticīgie zina? Vēl mazāk.
Kurš tad zina? Tikai un vienīgi Dievs Tēvs. Tā, mīļie draugi, ir mūsu drošība. Pirms kādu laiku man kāds cilvēks teica, nu jā, bet Dieva likumi jau viņi ir atcelti. Viņi ir piepildīti un atcelti. Es viņam teicu, tas ir apmēram tā. Radāri tagad ir iegādāti, ceļu satiksmes noteikumi ir atcelti. Es saku, nav iespējams atcelt likumus. Tos likumus, kurus Dievs rakstīs pats ar savu roku. Otrais bauslis, mēs varam atrast 2. Mūzes grāmatā 20. nodaļā, saka, tev nebūs veidot tēvus, nebūs tos pielūgt. Šis bauslis, ja likums runā par pielūgsmes veidu. Šis vārds ir patiess. Ir tikai viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Ne eņģeļi, neviena radīta būtne nav tiesīga saņemt pielūgsmu. To saka Dieva vārds. Un Dieva vārds ir patiesība. Ja mēs gribam pielūgt Dievu patiesībā, tad mums jāpielūdz viņš ir saskaņā ar Dievu vārdu. 4. bauslis Dieva rakstītajos likumos runā par svēto laiku, kas ir īpašs laiks Dievu pielūgsmē. Kā sauc šo laiku? Bībeles oriģinālā valodā šabat, jeb sabats, kas nozīmē dusas, jeb adusas dienu. Un šī diena tika veidota tad, kad šī pasaule tika radīta. Vēl nebija tautas, bija tikai Ādams un Ieva, Dievs un sabats. Un Dievs svētīja šo dienu, iesvētīja un darīja to par mūžīgu likumu. Tā ir pielūgšanas diena. Tas ir pielūgšanas laiks. Jēzus Kristus teica, ka vieta nav svarīga, bet viņš neteica, ka laiks nebūs svarīgs. Sabats ir Dieva svētīts, izvēlēts laiks pielūgsmē. Otrā lieta – gars. Ja patiesību mēs varam noskaidrot, kā ir ar garu? Kā mēs varam pielūgt Dievu garu? Vai jums ir idejas? Jēzus Kristus atbildēja Nikodēmam, tev ir jāpiedzimst no augšienes. Citos tulkojumos jāatdzimst garā vai jāatdzimst no gara. Cilvēks, kurš tiek piepildīts ar garu. Cilvēks, kurš tiek iegremdēts garā. Cilvēks, kurš tiek piesūcināts ar garu. Tie ir dažādi tulkojumi svētā gara kristībā. Kad cilvēku atstāja šīs pasaules gars un šo tukšumu aizpilda Dieva gars. Jēzus Kristus sacīja, gars jūs vadīs visā patiesībā un atgādinās jums visu, ko es jums esmu mācījis. Un kas bija tas, ko Jēzus mācīja? Mani vārdi ir patiesība. Jūs redzat, gars vada cilvēkus pie patiesības. Gars ir tas, kurš inspirēja Bībeles sarakstītājus. Gars ir tas, kurš dod gudrību tiem, kuri atver Bībeli. Gars ir tas, kurš mūs vada patiesajā pielūgsmē, pareizajā laikā, īstajā vietā. Gars ir tas, kurš mūs vada pie grēka nožēlas. Gars ir tas, kurš dod mums gudrību no augšienes, pieņemt pareizus lēmumus. Lēmumus, kuriem ir mūžības vērtība jau šodien. Un tā, mīļie draugi, 2012. gads. Kāds tas būs? No kā tas ir atkarīgs? Jūs teiksiet, no manis jau noteikti ne. Varbūt tas ir atkarīgs no Dieva. Bet es gribu sacīt, tomēr tas ir atkarīgs arī no katra no mums. No mūsu attiecībām ar Dievu. Kāds būs šis gads? Vai šis gads būs ar gara piepildījumu, ar gara svaidījumu?
ar svētā gara klātbūtni apzīmogots. Vai šis gars nesīs svētību daudziem cilvēkiem, viņiem meklējot Dievu? Un gluži kāpat kā toreiz Samārijā atsaucoties šai vienai sievietei, desmitiem un simtiem cilvēku nāca pie Jēzus. Vai jūs vēlētos, vai arī jūs varētu kļūt par tādiem cilvēkiem, kurus Dievs varētu lietot, lai citi varētu nākt un pielūgt Dievu garā un patiesībā? Jūs to vēlaties? Varbūt varam pacelt rokas, kur to vēlās. Paldies par jūsu izvēli. Es redzu, ka ļoti daudz vēlās. Un es ticu, ka Dievs tādus meklē, kuri vēlas viņu pielūgt garā un patiesībā. Un tādēļ mans vēlējums šajā jaunajā 2012. gadā ir, mīļie draugi, pielūgsim Dievu garā un patiesībā. Slavēsim viņu no visas sirds, mīlēsim viņu no visas sirds, dvēseles, prāta un spēka. Un lūgsim, lai katru dienu Dievs mūs piepilda ar savu garu, lai mēs patiešām varam viņu pielūgt garā un patiesībā. Jo Dievs ir patiesība, gars un dzīvība. Jēzus Kristus.
Thank you.